Šodien mēs krietni pacelsim skaitļošanas jaudu, pateicoties RTX 5080. Un kas tad ir tā RTX 5080? Tā ir grafiskā karte, jeb tautā plašāk zināmākā video karte, un tā ir viena no vissvarīgākajām, ja mūsdienās pateikt pats svarīgākā detaļa datorā. Un kur viņa ir? Viņa ir! Viņa ir šeit. Viņa liekas iekšā datorā. Datora veiktspēju principā nosaka 3 detaļas. Centrālais processors, kas ir apraksts zem šī lielā dzesētāja, operatīvās atmiņas apjoms, kas mūsdienās ir dārgāks par zeltu, un grafiskā procesora, jeb videokartes veiktspēja, kas viss ir milzīgs deficīts mūsdienās. Un no savas darba stacijas es ņemšu ārā videokarti, kas ir ļoti labi kalpojusi. Īstenībā kalpo diezgan labi arī šobrīd, bet, diemžēl, viņi nav aprīkoti ar mākslīgā intelekta kodoliem, kas mūsu darbā ir kļuvusi ļoti svarīgi visur pasaulē, principā. Videokarta ir GTX 1080 Ti, tie, kas zina, un nē, es viņu neēdošu nevienam. Tā ir tiks ierāmēts smuki pie sienas. Leģendāra videokarta. Vecā videokarta ir 3500 kūda kodoli, un šai ir 10700. Šai operatīvā atmiņa, ja VRAMs ir 11 GB GDDR5X klase, un šai ir 16 GB GDDR7. Krietni ātrāks un diezgan arī vairāk. Bet kas ir lielākais trumpis šai pret šo? Šai videokartē jaunai ir RT kodoli un viņai ir tenzor kodoli. Tenzor kodoli ir svarīgi mākslīgā intelekta apstrādei un mākslīgā intelekta ģenerētam saturam. Un šai tādi vispār neeksistē, jo šī videokarta ir pirms mākslīgā intelekta ēras videokarta.